Labdien! Jūs klausāties Latviešu nacionālistu raidierakstu Pārbaudas laiks. Un ar jums šodien kopā esmu es, Krišāns Lācis, Raivis Zeltīts un Oto Brantvits. Šodien mēs parunāsim par Eiropas un arī rietumu labējo attieksmēm, viedokļiem, paradoksiem attiecībā pret Krieviju, bet specifiski, protams, arī attiecībā pret Ukrainas jautājumu. Tas formālais iegansts šai sarunai, šai apspriedai ir jau savā ziņā novecojis notikums. Takera Karlsona, bijušā Fox žurnālista, šovu vadītāja, tagad neatkarīgā žurnālista, varbūt pēdiņās intervija ar Krievijas prezidentu Maskavā, kas internetā mēmu ģenerēšanas dažādās platformās un vidēs parādīja ļoti dažādas interesantas nometnes, arī tā labējo vai nacionāli konservatīvo flangā. Un man šķiet, tas ir tāds labs iemesls arī gan parunāt nedaudz varbūt par šo pašu interviju, bet arī par plašākām vispār rietumu reakcijām. Jo tur ir tiešām dažādi paradoksi, pretrunas, neizdomātas domas, reizēm varbūt arī vienkārši uzpirkti cilvēki, reizēm vienkārši fascinācija kaut ko eksotisku un svešu, bet kas varbūt ļauj vispār saprast, kur mēs paši kā Latvijas, kā Austrumēropas, kā Ziemeļaustrumēropas nacionālisti, kur mēs šajā raibajā konstelācijā atrodamies. Varbūt kāds jūs pašu īsās ātrās domas par Takera Karlsona interviju Kremlī un braukšanu uz Maskavu, staigāšanu pa lielveikaliem, priecāšanos par ratiņiem un produktu klāstu un tam līdzi. Divas lietas, kas, manuprāt, parādījās un varbūt nemanām parādījās. Viens ir Takera absolūtais tāds amerikānocentrisms. Būtībā jau viņam ir viena alga par Krieviju, par Ukrainu, par mums. Viņš brauca uz Maskavu dabūt materiālu iekšējai auditorijai, ko varēja noprast pēc viņu uzdotiem jautājumiem, kur Putins īsti nespēlē kur viņš īsti nespēlē pēc viņa noteikumiem. Tā ir otrā lieta, šī realitāte par Krieviju, kas mums par zinām prieku un gandarījumu parādījās. Un vismaz domājošiem skatītājiem tad lika arī uzdot jautājums par šo Krievijas vispār faktisko ideoloģiju, ja tāda ir, kas nebūtu nav tur, kā varbūt līdz tam Takera Karlsona auditoriju. Varbūt viņš pats domāja, ka Putins ir kaut kāds kristiešu nacionālists. Putins ir kultūra karotājs. Jā, ka Putinam rūp Amerikas kultūra kā arī ar visiem vokisma jautājumiem un tam līdzīgi. Izrādās viņu neinteresēja. Un es pat esmu nedaudz pārsteigts, ka Putins neizmantoja šo iespēju vēl vairāk sašķelt, jau tā sašķelto Amerikas sabiedrību. Izstāsta, ka viņš vienkārši šobrīd koncentrējās uz Krievijas savām nosacītajām vēlēšanām, vai pareizāk sakot, šo rituālu, kur visi viņu atbalsta. Bet viņš tomēr mēģina mobilizēt sabiedrību savējo Krievijas. Viņam diezgan vienalga šobrīd par Amerikas sabiedrību. Tādā ziņā viņš savu nicinājumu un tādu, es pateiktu, nepatiku, man liekas, arī parādīja pret šo Takera tādu pielīšanu un mēģinājumiem kaut kā dot viņam šo platformu. Jo Krievija respektē spēku, kaut kādu bezkaunību, tādu, jā, kas, kā mēs zinām teicienu, Krievija ir tikai vasaļi vai ienaidnieki. Takers nav ienaidnieks, un tad īsti ne vasals, un tad ko īsti ar tādu iesāk, atbrauc tur kaut kāds uz Kremlu. Jā, un tā viņa brīnīšanās tur par Maskavu, tas bija diezgan uzjautrinoši tur par monētas mešanu, iepirkumu ratiņos, par ko viņam bija pārsteigums. Bet tāds pašs brīnīšanās amerikāņiem, kad viņi aizbrauc uz Meksiku vai uz Franciju, tad viņiem... Bet viņš būtu aizbraucis, piemēram, Somiju, Zviedriju, Latviju, tā ir lieta, kas ir visā Eiropā, ja aizbrauc kaut kur tālāk kādreiz par Ameriku. Tā. Jā, man liekas, ka vispirms jāņem vērā to, ka Takers šo interviju veidoja vairāk amerikāņu auditorijai, nevis Krievijai, Austrumēropai vai visai pārējai pasaulē, bet tieši amerikāņu auditorijai, kas tieši parādījās viņa reakcijā par to, ka Putins parādīja sevi, viņš parādīja Krieviju, kāda viņa īsti ir, un tur varēja redzēt Takera neizpratni, ka tomēr tas nav
par to, ka NATO apdraud Krieviju. Tas grimas bija labs, jā. Jā, tas arī par to, ka viņš tagad neatceros vārdu uzvārdu, bet mēģināja, teiksim tā, pierunāt Putinu, lai izlaiž amerikāņu žurnālistu ārā no cietums, ko principā Putins atbildēja nē, ka viņi tikai var apmainīt, par ko Takers joprojām cepās. Šeit var redzēt to šoku, ka Putins nav tas, kā jau minēja, kaut kāds kristiešu nacionālists. Ka Putins pat nav eiropietis, iespējams. Putins vispār nav nacionālists, viņš ir imperiālists. Atšķirībā no tā, ko daudzi amerikāņi domāja, ka tik tiešām tur NATO ir vainīgi. Putins jau negrib okupēt Ukrainu priekš kā, viņš negrib karu. Viņš ir labs kristietis, viņš tur ir pret gejiem, tur NATO izplašanos, un Putins vienkārši pat tajā stundas daļā no intervijas ar savu absurdo vēstures redzējumu principā parādīja to, ka, nē, viņš ir imperiālists, viņš arī ir globālists, viņš tikai pretējā nometnē. Un tās reakcijas jau bija, varēja redzēt, kā lasot komentārus un visās publikācijas sociālās tīklos, ka prokrieviskie krievi, un arī citi, kas dzīvo Austrum Eiropā, viņiem šī intervija patika, jo viņi jau zina to realitāti, viņi paši tā domā. Savukārt prokrieviski domājoši labējie rietumos un Amerikā, tur bija dalīts izjūtas. Viena puse saka, ka Putins pārāk gudrs, un mēs viņu nesaprotam, ka viņš jau vairāk nespēlē 4D šaku, bet viņš spēlē, 6D. Otra puse savukārt vīlās, teica, ka intervija bija garlaicīga, Putins ir dīvains, un ka viņš izrādās nemaz nav tāds, kā mēs bijām domājuši. Un par to arī nevis Putina, bet Takera iepirkšanos Maskavas lielveikalā, tas man atgādināja kā tādu 5-gadīgu bērnu, kurš pirmo reizi lielveikalā un priecājas par visu, ko viņš ierauga. Interesanti gan man likās tas, ka viņš iepirkās, visu noskanēja, un cik tur bija laikam izrēķināja, ka tas, ko viņi nopirka Amerikā, būtu kaut kā $300, un Krievijā tas ir $100. Un viņš esot dusmīgs par to, ka, ka Amerikā tik dārgi. Protams, viņš aizmirs ierēķināt to, kāda ir vidējā alga Krievijā un kāda ir Amerikā. Pamata ekonomikas būtībā zināšanas. Plus vēl tā ir Maskava. Maskavas centrs, ik viens, kurš nedaudz zina kaut ko pa Krieviju, saprot, pabrauc nedaudz ārpus Maskavas un civilizācija beidzas, un atsākas kaut kur vēl pie Pēterburgas, bet tas arī būtībā viss. Viņš jau nebija Kislodiršķīnskas sāģā, kur dzīvo Krievu lielākā daļa. Jā. Es pievērsu uzmanību 2 lietām, tā pētot un pasakojot pašiem, ko amerikāņi, ko viņus varētu nosaukt par labi, tie nav galēji labējie, maga trumpisti tādi, nedaudz varbūt intelektuālais trumpisti atzars arī tādi. Tas arī amerikāņu konservatīvo flanks, kas ir, viņi sev sauc par paleokoniem, paleokonservatīviem tādi, kuri kopumā ir vispār skeptiski par jebkādām amerikāņu ārzemju kariem, vairāk izolacionisti un tam līdzīgi. Un viņiem bija interesanti tādi novērojumi. Viņi ir, tas, ko, vairums viņi ir tas, ko angliski sauc tādā žargonu vārdā par edgelordiem, kuri mēģina dažādos fórumos un arī Twitteros nākt klajā ar tādu vistrakāko, vispretējāko, visnenormīgāko viedokli. Un tad viņi noklausās šo Putina interviju, viņi secina, ka Putinam neskāpēc ir tāds absolūts normīša viedoklis par Otro pasaules karu. Putins izmanto nacistus un fašistus kā apsaukāšanās vārds visam, kas nepatīk, un amerikāņu tādiem konservatīviem labējiem tas arī nepatīk. Bet 2 lietas tiešām, pa ko arvien vairāk arī šie amerikāņu disidenti, ko viņi sāk ievērot Krievu tajā publiskajā uz ārā vērstajā komunikācijā, un īpaši šīs intervijas arī sakarā bija, ka viņi nonākuši pie secinājuma, ka Krievi ienīst ne tikai anglo-amerikāņu, vispār iekārtu politiku, pasaules izpratni, viņi ienīst Eiropu un rietumus kā tādus. Un tad viņi papēta Duginu, viņi papēta, cits varbūt Krievi ideologs, tur tāds vecāks panslāvis, un tad viņi sasina, bet Krievi nav īsti musēji, viņi nav šie lielie, kaut kādi tur rietumu civilizācijas un kristietības un visu labo lietu aizstāvi, viņi ienīst mūs, neatkarīgi no mūsu dažādiem iekšējiem kaut kādiem Eiropas strāvojumiem. Viņi mūs ienīst, viņi gribas vienkārši iznīcināt vai aizslaucīt viņiem. Mēs zinām arī no
no panslāvistiem no 19. gadsimta, viņiem, piemēram, tur katoļu baznīca, arī tur visa ļaunuma sakne, Roma, un tas ir īpaši 19. gadsimta, tur poļu, krievu dažādo domju un savstarpējo sadursmi ietvaros, viņiem tur poļi vai jezuīti ir tur galvenais ļaunums tajā krievu ideoloģijā. Un viņi secina, ka Putins ienīst, piemēram, anglosakšu individualismu. Un ne tikai Putins, bet vispār viss šis tāds krievu atzars. Un otra lieta, ko viņi ievēroja, bet viņi pievērš uzmanību tai Putina retorikai, tas, ko anglis sauc tā kā grīvens, tāda aizvainojuma runa, ka Putins runā tiešām kā trešās pasaules, kaut kādas tādas trešās pasaules karakungs, kurš pret ļaunajiem apspiedošajiem rietumiem uzstājās, ka viņš ir pārvalda šādu nedaudz brūkošu multikulturālu impēriju, un viņš secina, bet Putin, šī valsts tiešām ir multikulturāla impērija, un viņš arī pats to pozicionē, ne tik daudz kā tiešām kaut kā tur nācija valsts, bet ka tā ir impērija. Un ka tā ir impērija, ko šīs rietumu kapitalistiskās anglosakšu pārvaldītās valstis ir apspiedušas un apcēlušas, kas ir gandrīz tāda sociālā taisnīguma karavīru retorika. Un tāpēc tur ar Putinu, viņi pamana, ka ar Putinu atbalstiet kopā tur Dienvidāfrikas republika, kuru šobrīd pārvalda arī Black Lives Matter kustības ārējais atzars, Āfrikas atzars. Vienkārši baiss afrikāņu ekstrēmistu tāds režīms. Viņi arī paskatās uz šīm dažādām valstīm, uz Irānu, uz Ziemeļkoreju un dažām citām Āfrikas valstīm, atlikušajiem Krievijas tādiem atbalstītājiem, ka viņi izmanto principā šo postkoloniālās teorijas tādu prizmu, ko ASV pilsētās izmanto universitāšu studenti, kas kopumā nepatīk arī šiem labajiem disidentiem. Tad šobrīd ir kaut tāds pārdomu process arī paši amerikāņu disidentu, labējo disidentu aprindās. Bet mēs, tas jautājums, protams, ir plašāks. Kāpēc joprojām, un pat ne joprojām varētu pateikt, ka tad noturīgi tēma pēdējos 10-15 gadus ir, kāpēc tomēr rietumu labējiem, varbūt ne tik daudz amerikāņiem, bet tiešām Eiropas labējiem, Eiropas konservatīviem, Eiropas pat nacionālistiem, kāpēc viņiem ir kaut kāda savāda fascinācija, jeb Krievija. Varbūt jums ir kāds pārskats par dažādu Eiropas nacionālistu kustību, partiju viedokļiem un dažādību tieši Krievijas vai Ukrainas kara jautājumā. Pārskats top, un mēs viņu arī varētu publicēt mūsu mājaslapā. Tur ir jāiedziļinās, jo īstenībā tā situācija bieži vien ir mainīga. Tādā ziņā, ka reizēm partijas maina savus nostājas, reizēm viņas aizdrēfē vairāk Krievijas virzienā, reizēm aizdrēfē par laimi rietumu virzienā, un gal galā arī vienkārši daudzas nacionālistu partijas vai kļūst ļoti prominentas, un tad ir jāsaprot, kāda tad ir viņu pozīcija, jo viņas iepriekš nav apskatīts, vai arī otrādi viņas marginalizējās. Ungārijā bija, piemēram, tāda Jobbika partija, kurai tur bija interesants kaut kādas pretrunīgas arī nostājas saistībā ar Krieviju, bet tad viņi tur savu ideoloģiju pilnībā mainījuši, un tad vispār jāsaprot, kā tad viņas, piemēram, šobrīd uz Krieviju skatās. It īpaši ņemot vērā, ka Orbāna valdības režīms ir tāds Krievijai draudzīgs, un tad Jobbiks ir šī galēji labēja opozīcijas partija, kuriem tad vajag kaut kā citādāk pozicionēties. Lūk, tā sajūta, lietosim Rebaltikas jēdzienus, tā mana sajūta ir tāda, ka ir geogrāfiskais faktors, jo tuvāk Krievijai Eiropas nacionālisti, jo viņi labāk saprot, par ko es stāstu, un tad viņi ir vairāk pret Krieviju. Izņēmums ir kaut kādi marginālie virzieni, panslāvistu palieks kaut kādas Polijā, Slovākijā reizēm gadās, bet tādas lielākas organizācijas tomēr. Jo tuvāk Krievijai, jo vairāk pret Krieviju, jo saprot, kas ir draudz. Tas ir viens, manuprāt, tāds vektors, un otrs varētu būt šī ideoloģiskā pozicionēšanās, jo totalitārāk, jo ekstrēmāk kāda nacionāla vai labēja organizācija, jo prokrieviskāk. Jo es pieņemu, ka tas apsvērums ir ne jau balstīts ilūzijās par Putinu, jo tur nevajag daudz papētīt, lai saprastu, ka viņš viņš nebūs nekādu Ceturto reihu. Bet Krievija ir starptautiskās pasaules kārtības grāvēja, tāds nestabilitātes faktors, un ir organizācijas, kas redz jēgu kaut kādai savai pastāvēšanai vai panākumiem tikai haosā. Kurā arī nav neko zaudēt piesošās iekārtas, un tad tas ir vienkārši, viņi redz Krieviju kā ceļarūlu, kas var aizslaucīt. Jā, jo elektorālā veidā viņi necer neko iegūt. Bet tur vēl
Oto šeit arī veic to mūsu pētījumu, un tad tur vēl jāapstrādā, lai pateiktu tā skaidri, tie ir mūsu draugi un tie ir bezcerīgi, un tie vēl varbūt jāpārliecina. Jā, es domāju, ka vispirms jādala amerikāņu un Eiropas nacionālisti, tie nav viens un tas pats. Amerikā, es domāju, vairāk tāds gadījums ir, ka amerikāņi vairāk grib izolēties no vispārējās pasaules saistībā, kas ir bijis ar Irāku, kas ir bijis ar Lībiju un Sīriju. Ar Afganistānu, es teiktu, ka vēl jo īpaši. Tagad mūsdienās, un tad viņiem ir tā doma, ka Krievija uzbruk Ukrainai. Tas ir slikti, bet nav mūsu problēma. Vēl jau vairāk Ukraina nav NATO dalība valsts, tad mums tur tik tiešām nav ko tur darīt. Mums nevajag sūtīt vēl par amerikāņu karavīrus, lai viņi mirst par kaut kādu Zelenski vai par kaut kādu Putinu. Mums vienkārši to nevajag darīt. Tas ir viens spārns. Otri ir, kā jau tu minēji, tādi edgelordi, kuri ir tāda, tik tiešām tāda minoritāte. Tie ir tādi duginisti, kuri viņi bija vairāk, es teiktu, 16. 17. gadā, kad arī Dugins bija vairāk populārs rietumos, kad Duginam intervijas ar Aleksu Džonsu un Laurenu Sodernu. Bija arī, viņas bija mazas, bet uztaisīja pietiekami lielu ažiotāšu, tādas eirāziskas organizācijas, piemēram, tradicionālistu strādnieku partija, ASV, štraseristi, kuri tik tiešām, stūma to duginismu, atbalstīja Palestīnu, jau tajā laikā atbalstīja Ziemeļkoreju, Ķīnu, Krieviju. Tagad tas viss ir pazudis. Tā partija konkrēti, viņa biedri tagad ir marksisti, ļeņinisti. Dīvainā kārtā, bet labi. Vai arī nacionāli bolševiki, jo tie jau arī... Nē, viņi bija tajā laikā tie. Tagad viņi ir marksisti. Duginisms būtībā ir nacionāla bolševisms plus ezotērika. Un ģeopolitiskā vīzija kaut kā. Jā. Kas ir ar eiropiešiem, šeit, svarīgs faktors ir ģeogrāfija, kā Raivis minēja. Otrs, es pat teiktu, ka nedaudz reliģija, jo tas, ko esmu pamanījis, ka pareizticīgās valstīs ir atbalsts Krievijai, piemēram, Grieķija un Serbija, kur ir nacionālistu partijas, kuras atbalsta Krieviju. Tad mums ir tādas valsts, kuras ir cietušas no Krievijas un reliģiski arī nesaista, piemēram, Vācija, bet viņi joprojām kaut kādā veidā atbalsta Krieviju, tas pats alternatīva Vācijai, Nacionāla demokrāta partija, kur tagad ir pārsaukusies, kaut kā citādāk. Haimāt viņi saucās. Jā. Man īsti, godīgi nav saprotams, kāda ir viņa loģika. Jo Vācijas vēsturiski arī nacionālismu tradīcija, mēs paskatāmies pēdējos 200, 250 varbūt gadus, viņi vienmēr ir bijusi tāda izteikti, protams, tur lielvaru spēles vai ne, bet, es teiktu antislāviski un pat antikrieviski. Pirmā pasaules kara arī tā ideoloģija, Krievi, slāvi vienmēr ir bijis kaut kāds tas barbariskais. Protams, ar izņēmumu vācu nacionāla bolševiki, starp citu, no kurienes tas, tur ir zināmas intelektuālas vēsturiskas saiknes. Es neteiktu, ka Tas šobrīd drīzāk ir tā, ka vācu antitas amerikānisms tāds, kas arī ir gan labējiem, gan kreisajiem vācu flangiem bijis izteikts jau pēdējos 100 gadus, tas šobrīd varbūt spēlē lielāku lomu nekā kaut kāds antikrieviskums. Viņiem liekas, ka viņiem amerikāņi tik ļoti nospieduši Vāciju uz ceļiem kopš otrā pasaules kara, ka tad ar kaut ko ir jāsabiedrojās, lai atbrīvotos. Tādā ziņā, es varētu, saprotu skatu punktu un pēc otrā pasaules kara, bet arī jārēķina to, ka Vācija tiks sadalīta divās daļās. Vienu kontrolēja arī Krievija, kura arī nospied Vāciju, un es pat teiktu, ka pret Vāciju, pret vāciešiem kā tautu izturējās pretīgāk. Tādus kara noziegumus kā Krievi, amerikāņi un Briti nepastrādāja. Bija, protams, bet netik lielā apmērā, un, teiksim tā, tie bija vairāk tādi individuāli gadījumi, nevis kā čeka propagandai, ka tas ir jādara, jo tas ir labi. Tā kā, ja es saprastu britus, francūžus, kuriem ir šis geogrāfiskais attālums, ja saprastu serbus, grieķus, kuriem ir kaut kāds reliģiskais, tad vācieši, piemēram, es tiešām nesaprotu. Es pieminētu vēl vienu faktoru, kas izskaidro ļoti daudz ko, protams, vienkārši Krievijas
aģentu vai ietekmes operāciju faktors, proti, Krievija vienkārši darbojās ļoti aktīvi, lai iegūtu ietekmi politiskos spēkos Eiropā, un visvieglāk to ir izdarīt ar radikāliem spēkiem, kas jau tā jūtas marginalizēti, bez iespējām kaut ko ietekmēt. Un, to arī redz, jā, kas pārsvarā ir visprokrieviskākie, vai galēji kreisie vai galēji labējie. Un es atceros apmēram, kāds bija tāda vidējā temperatūra pēc 14. gada, Ukrainas kara sākumā, tad varēja just tādu šķelšanos Eiropas tādā nacionālistu vidē attiecībā uz Ukrainas jautājumu, vai vismaz lielu tādu pelēko zonu, kur daudz cilvēku nezināja, kas tad ir kurš un kurā pusē nostāties. Tad vienkārši pēdējos pāris gados var just, ka tā noslēgšanās Krievijas virzienā ir bijusi ļoti, ļoti izteikta. Un es to nevaru izskaidrot tikai ar dabiskiem procesiem. Par kurām valstīm tu domā? Noslēgt to noslēgšanos. Tie paši amerikāņi, piemēram, tas, cik ļoti prokrievisks ir palikušas amerikāņu dažādas runājošās galvas, kurām nekad nebija nekāda interese vispār par to, kas notiek ārpus Amerikas. Tagad vienkārši reizēm, es nerunāju par Tuckeru, bet, varbūt dažādi influenceri. Jā, dažādi influenceri. Pēkšņi viņi izrādās ļoti daudz zina par ģeopolitiku, par Ukrainu, bet viss no Krievijas pozīcijām vienkārši atkārto. Ilons Masks pārkopēja kādu no Krievu acīm redzamiem troļiem. Ilonam tur ir biznesa interese, vai arī viņš ir paņemts aiz kādas vārīgas vietas. Tas viņš nav muļķis noteikti. Un tā, bet arī Eiropā, jā, es atceros Zviedrijas tādā nacionālistu tādā vidē, tur arī bija. Es teiktu, ka 14. gadā bija vairāk Ukrainas pusē, pēc sajūtām, atkal ar Baltikas jēdzienus izmantosim, pēc sajūtām bija vairāk tomēr Ukrainas pusē, pat ja tādi galvenie runas vīri bija varbūt reizēm prokrieviski, tad tās simpātijas tomēr bija par eiropeisku mazu nāciju. Tīpaši ņemot arī vērā, varbūt Zviedrijas vēsturi. Tad jā, šobrīd šķiet, ka Krievija lielā mērā tādā nacionālistu vidē šo informatīvo karu ietekmes operācijas uzvar, jo rietumi vienkārši to nedara. Kolektīvie rietumi ir norakstījuši nacionālismu, konservatīvismu kā slikto, kā bezmazliet jau putinismu. Atceramies, augstajā karā bija arī cīņas rietumos starp dažādiem kreisajiem spārniem, un tad Amerika ļoti, ļoti apzināti atbalstīja kreisās kustības, kas bija pret padomju varu. Tā bija tad vienkārši taktiska pozīcija no amerikāņiem un loģisks savā ziņā. Tad būtu bijis loģiski arī, ja šajā ģeopolitiskajā konfliktā rietumi atbalstītu vai Amerika atbalstītu, piemēram, pret krieviskus nacionālistus, ņemot vērā, ka viņi arī var nākt pie varas kādreiz. Bet šajā gadījumā izstāsta, ka rietumi vienkārši norakstīja nacionālismu, un tad viņi tika atstāti Putinam pat vērienam, un tagad viņš viņus izmanto ļoti aktīvi. Bet kā jums šķiet, vai liela daļa no šīs problēmas saknes, tāds galvenais cēlonis nav tas, ka kaut kādā brīdī paši, Ukrainas vadība vai viņi kaut kādi stratēģi ir tomēr izvēlējušies savas drošības, savas aizsardzības jautājumu kaut kā sasaistīt ar, diemžēl, ar arī ASV iekšpolitikas dažādiem flangiem, ka, varbūt vienā brīdī tiešām Ukraiņi vairāk arī savā retorikā, tajos vārdos, ka, atslēgas vārdos, jā, kurus viņi izvēlās, tomēr vairāk sākuši spēlēt, teiksim, demokrātu pusē un par labu demokrātiem, un tajā brīdī, kad Ukraiņi kā šis, kā ārējais spēks, ārējā valsts, trešā valsts, kas tiešām galīgi nav saistīta ar ASV, kad viņi jau parādās kā vienkārši viens mainīgais no šīs lielās un arvien dramatiskākās ASV iekšējās iekšpolitiskās sadursmes un kultūra kara cīņas. Vienkārši Ukraina ir viens mainīgais. Tad tu skaties tajā dažādu tēmu paketē, tur robeža aizsardzības jautājumi, tur volku jautājumi, tur transgenderu jautājumi, un kas tur vēl arī pa vakcināciju un tādas šīs visas lietas. Un tad vienkārši Ukraina ir viens mainīgais, kur, diemžēl, viņi ir sadarbojušies ar nepareizo partiju, un tad neatkarīgi no tā, ko vispār tāds vidusmēra republikāns, un es domāju arī caur šiem amerikāņu konservatīvo mēdījiem arī daļai varbūt Zviedrijā
Somijā netik ļoti, jo Somi tomēr viss ir pret Krieviju. Bet es arī pats teiktu, Zviedrijā, varbūt arī Norvēģijā. Norvēģija tāda nacionālisti vairāk pret NATO, bet pret NATO tajā antiglobālisma diskursā. Bet kāpēc? Jo viņi vienkārši ļoti bieži tiešām šeit arī Skandināvi un ļoti bieži arī, teiksim, Holandas, Nīderlandes nacionālisti. Viņi vienkārši pārpublicē to, kas notiek amerikāņu medijos par attiecīgo tēmu. Tur vienkārši Ukraina ir tie, kuri kultūra karu jautājumā paši, dēļ savas iespējams muļķības, ir nostājušies šajā demokrātu flangu pusē. Lai gan, ja mēs paskatāmies, demokrāti nav arī tie, Baidena administrācija nav arī tie lielākie atbalstītāji. Un viņi paši, protams, uz to spēlē, saka, paskatieties, republikāņi tie vispār neko negrib dot, tie grib, lai Ukraiņi tur novērst, bet demokrāti jau arī nav tie lielākie atbalstītāji, vai ne? Sarežģīts jautājums. Ukraiņi izdarīja milzīgu varoņu darbu ne tikai pirms 2 gadiem kaujas laukā, bet arī informatīvi. Būtībā viņi saprata, kas ir rietumu sabiedrības vairākums pēc tāda sentimenta, un uz to ļoti labi arī darbojās. Kad te ir maza nācija, kas cīnās par brīvību, izcēla varoņu stāstus pret, tādi individuāli varoņu stāsti vai Čūsku salas stāsts vai Kīvas spoks, atceramies visus šos piemērus, kas lielā mērā panāca rietumu sabiedrību tādu simpātijas atbalstu. Un ir grūti valstī komunicēt vienu vēstījumu, vai precīzāk, ka grūti komunicēt valstī dažādas vēstījumus dažādām ļoti sašķeltām grupām Amerikā, un es nedomāju, ka Ukrainai tas vispār bija iespējams to izdarīt, ņemot vērā, ka burtiski bija karš to brīdi. Man nešķiet, ka viņi būtu ļoti apzināti atgrūduši, piemēram, republikāņu bāzi. Bieži vien tur ir kaut kādi neveiksmīgi gadījumi, ko paši amerikāņi izceļ, atrod tur kaut kādu transgenderu vai ko, un tad sāka reku, vai tad šie tie, kas mums jāaizstāv. Bet man tas vairāk marihuānas legalizācija. Bet man nešķiet, ka fundamentāli Ukraiņi kaut ko būtu varējuši darīt labāk. Jo izšķirošais varbūt, piemēram, attiecībā uz Trumpu bija tas, ka Zelenskis nepiedalījās Trumpa kampaņā, dodot kaut kādu materiālu pret Hunteru Baidenu. Kas droši vien bija prātīgi no Zelenska puses, jo viņam nevajadzēja piedalīties Amerikas vēlēšana kampaņā, jo viņš arī paturēja prātā, ka prezidents varbūt arī Baidens tā kā tagad ir. Un kā tad būtu, ja viņš būtu iesaistījies kaut kādā tādā procesā. Un Trumps ir cilvēks, kurš uztver lietas personiski. Viņam nav nekādas ģeostrateģiskās vīzijas, tā kā bija agrāk amerikāņiem. Un tas ir laikam traģiskais šajā visā, ka amerikāņi vairs nespēja skatīties uz Ukrainu kā daļu no kaut kādas Amerikas lielākas stratēģijas, tā kā tas bija augstajā karā ar Vietnamu vai Koreju vai jebkur citu vietu pasaulē. Šobrīd amerikāņiem nav vairs šīs vīzijas. Ir kaut kādas diskusijas, bet viņas man izstāsta diezgan tādas. Vienīgais, kam viņi, ja atrodas republikāņi, kur ir gatavi kaut kādiem ārpolitiskai varas projekcijai, tie ir tie, kur saka, mums jātiek galā ar Ķīnu. Un galā tas bija arī Trumpa vēstījums 16. gada vēlēšanās, man šķiet nedaudz arī šajās vēlēšanās. Un tad viņš saka, mēs nevaram ar diviem spēkiem, piemēram, J.D. Vance, vai kā viņi izrunā. Tāds īpaši indīgs pēdējos mēnešos Ukrainas noliedzējs senators. Viņš arī saka, nē, mums tā Krievija, tā ir jūs eiropiešu problēma, bet mēs ar Ķīnu. Bet tur tā lieta, ka viņi neredz to lielo bildu, vai ne? Tāpat nav lielā bilde, viss amerikāņus, tā ir elementāra, es reāli, es reizēm vienkārši viļos šajā amerikāņu magas noteikti sektori šajā neizpratnē par to, kā darbojas Amerikas vara pasaulē. Amerikai ārpus Amerikas nekad nav bijuši ļoti daudz karavīru. Amerikas vara balstās uz ideju un uz attiecībām un uz ideju, ka Amerika aizstāvēs tos sabiedrotos, ko viņi ir apsolījuši aizstāvēt. Un, ja viņi lauž savu ticamību vienā pasaules reģionā, tad šī ticamība zūd arī citos reģionos. Tas ir iemesls, kāpēc Amerika tik ilgi karoja Vietnamā. Tas bija jautājums par Amerikas šo te uzticamību kā partnerim. Un kāpēc, lai taivānieši, dienvidkorejieši vai japāņi paļautos uz Ameriku, ja nesen Amerika teica, ka mēs būsim ar Ukrainu tik ilgi, cik vajadzēs, un līdz galam, un tikai par, tad izrādās tas strauji mainās.
jā, Ukraina nav NATO, bet no amerikāņi deva savu pārliecinošāko morālo solījumu aizstāvēt Ukrainu. Un tas ir saistīts arī ar visām citām amerikāņu aliansēm, kas balstās uz atturēšanu, balstās uz to, ka Ķīna skatās, ko Amerika dara Ukrainā, vai viņi ir gatavi vispār aizstāvēt savus sabiedrotos. Un tad Ķīna arī attiecīgi var rīkoties. Un es to saprotu, un man žēl, ka amerikāņi to nesaprot. Varbūt vēl pēdējais jautājums par Ameriku, bet kā jums šķiet, labi, mēs šobrīd runājam par šiem edgelordiem? vai tas ir senatori, diemžēl. Jā, daži edgelordi ir arī senatori un pat iespējams bagātākais Amerikas cilvēks, Ilons Masks arī edgelords Twitter. Bet tas tomēr, ja tā skatās tīri skaitliski, tie ir, man šķiet, arī statistikās proporcionāli, tie nav lielākie nemaz, tas ir neliels sabiedrības segments, kopējās Amerikas segments, un es varu pat teikt arī tādu republikāņu pusi sliecošos Amerikas balsotāju segments, jo, kad ir tās lielās aptaujas, un vismaz pirms neilga laika tā bija, visi amerikāņi atbalsta Ukrainu, jo paskatās arī tās vecuma demografiskās kohortas, tas, ko sauc Amerikā pa boomeriem, tie ir cilvēki, kuriem šobrīd ir 55 līdz 60, varbūt 70 gadiem. Viņi ir uzauguši augstā kara laikā, un viņi, protams, es pats arī diezgan daudz šīs vecuma grupas amerikāņiem esmu runājis, un man vienmēr pārsteidz, ka viņi saprot mūsu to problēmu Austruma Eiropā. Ka Krievi ir sliktie, viņi atcerās augsto karu, viņi domā šajā Rokijas pret Ivanu Drago kategorijās, kas arī, kad viņi, piemēram, saka Make America Great Again, padara Ameriku no jauna varenu, viņi domā, daļa, protams, domā 50. gadus, un daļa domā 80. Reagan éru, kad, ASV šī lielā varas projekcija, kas galā salauza PSRS mašinēriju, un daudz amerikāņu to izjūt kā lepnumu, bet tā ir šī vecuma grupa, kas, protams, ASV šobrīd ir, es teiktu, liela, jo tur arī tā jaunā paudze tik ļoti neatražojās, bet šī ir tā vecuma grupa, kuri varbūt nav tik aktīvi Twitterī vai TikTokā, kurā savukārt ir aktīvāki. Zoomer, mēs viņus nedzirdam, viņi nav runājušās galvas. Jā. Bet viņi ir, labi, mēs viņus nedzirdam, bet galā tas pēdējais vārds ir aizejot un nobalsojot. Tad mēs ieraugam to īsto. Jā, bet mēs redzam, kā Amerikā ar tām izvēlēm vēlēšanās, tur ir sacensība numur 2, ko neviens nevēlas. Labi, par Eiropas nacionālistiem vēl man jums abiem jautājums, varbūt jūs vairāk par to kaut ko ziniet, jo bija jau iepriekš tā piebilde, ka dažādi Eiropas valsts nacionālisti šī grupējuma kustības virzieni, viņi nav nemaz tik viendabīgi, vai ne? Tur ir dažādi slāņi, apakšgrupas, kas nebūtu nenozīmē slikti, jo tas, ka jūs esat maz, tas nenozīmē, ka jūs neesat ietekmīgi vai jūs neko nevariet pateikt. Tas ļoti bieži varbūt nozīmē, ka jūs pat labāk esat izdomājuši. Es, piemēram, teiktu, ka Latvijā cilvēki parasti smējās par dievturiem, bet es teiktu, ka Latvijā dievturi ir pietiekami ietekmīgi. Viņi tur nosaka dziesmu svētku, tur to vizuālo noformē un tam līdzīgi. Bet, labi, tas tikai viens piemērs. Un lūk, pirms pāris gadiem, piemēram, pa Francijas nacionālistiem un labējiem tas iespējas bija, ka, tas Latvijā normīšu viedoklis ir, ka visi Francijas nacionālisti tie ir lepēnisti, tie ir putinisti un tam līdzīgi, bet, ja tā paskatās dziļāk un tajās aprindās, kurām es tur sekoju, franču metāla mūzikas cilvēki, tur pagrīdes black metals un tam līdzīgi, kas ir ļoti bieži tādi franči arī ultranacionālisti, tur nav nemaz tik viennozīmīgi, un tā nostāja, viņi jau diezgan sen ir bijuši kopā sadarbojās ar Azovu kustību, piedalās tur Azovu pasākumos, kuri ļoti bieži Rietumē Eiropā ir nelegāli, bet viņi var notikt Ukrainā. Un es atceros, es kara sākumā, un, teiksim, šie tādi franču nacionāls grupējumi, viņi bija diezgan, es teiktu, Ukrainas pusē. Bet, kāpēc Ukrainas pusē? Tāpēc, ka Azovu varbūt citi šie arī rietumu, Azovu tā kā vairāk austrumu Ukrainas kustību, vai ne? Bet vienlaiks viņi ir vismodernākie un visvairāk uz rietumu auditoriju vērsti. Un rietumu Ukraiņi tad nacionālisti nav vecmodīgi. Viņi pārsvarā ir vēsturiskās tradīcijas, šī tiešām banderovieši neironiski sarkan-melno karogu, ka kristīgais ukraiņu nacionālisms. Bet tas Azovu PR uz ārpus ir bijis diezgan labs. Tas nav tikai PR, viņi reāli ir strādājuši pretēji šim Krievijas mēģinājumiem pārvilināt Eiropas nacionālistus savā pusē. Azovu ļoti aktīvi strādāja,
lai pārvilinātu, cik var Eiropas nacionālistus Ukrainas pusē. Kaut kādi panākumi viņiem ir bijuši, jā. Jā, Francija varētu būt viens no piemēriem. Kontakti viņiem, arī liela daļa tur karo šobrīd, vai vismaz atbalsta kaut kā humanitāri. Tā kā, jā, es piekrītu tā ziņā, nevar pastīties tikai vai ne uz vienu organizāciju, vienu līderi, ko viņš saka, un tad pateikt, ka jā, viss tās valsts nacionālisti ir norakstām. Nē, cilvēki ir personības un ar saviem viedokļiem, un reizēm ir bišķiņ jāsajūt uz vietas tā situācija un jāparunā ar cilvēkiem, un reizēm var arī mainīt domas. Tas varbūt, ko tu minēji, varbūt nezinu, neesmu informēts, tas, man liekas, ir tāds mazas organizācijas. Jā. Jo, ko es skatījos, tādas galvenās partijas, kas ir Le Pen's partijā, vēl Debot, La France, ja es nepareizi izrunāju, atvainojos, viņi ir zem mūra arī cilvēki. Viņi ir prokrieviski. Protams, ka var atrast organizācijas, kuras ir pro-ukrainiskas. Serbijā arī lielākā daļa nacionālistu, es teiktu, ka 95% varētu būt, ir prokrieviski, bet arī, jā, esmu atradis mazas nacionālas organizācijas, kuras ir izteikti pro-ukrainiskas, kuriem ir saukļi, ka Kosova ir Serbija, Krima ir Ukraina, piemēram. Jā. Labi, bet Itālijas nacionālisti arī nav nemaz tik viennozīmīgi, vai ne? Itālijas nacionālisti arī nav viennozīmīgi. Ir Meloni, kur atbalsta Ukrainu, bet pat viņas partijā viņi tur dalās pus uz pusi. Mums ir Salvini, kurš ir prokrievisks. Viņš arī bildējās Maskavās sarkanajā laukumā ar Putina kreklu. Lai gan pēdējā laikā viņa nekāds izteikums es neesmu dzirdējis. Varbūt viņš kaunās par savu pozīciju, varbūt viņš vienkārši neredz jēgu par to runāt, teiksim tā, nešūpot laivu. Tad ir organizācijas, kuras īsti neizsaka viedokli. Bet ir organizācijas, kuras arī izsaka gan labējs, gan arī, teiksim tā, galēji labējs, kuri atcerās 30. gada Itāliju, kuri arī izsaka pro-ukrainisku pozīciju. Jāstāsta arī katras valsts vēsturiskā kaut kāda tradīcija. Francija vienmēr ir bijusi prokrieviska, gandrīz vienmēr, jā. Izņemot varbūt Napoleona periodu. Jā, Napoleons bija, nosacīt francūzs, teiksim tā, izslēgais francūzs bija korsikāns. Lai man piedod mūsu franču klausītāji. Bet jā, Pirmais pasaules karš, Otrais pasaules karš un pēc Otrā pasaules kara, vai ne, atceramies pret amerikānisku, pret NATO arī noskaņojumu no De Gaulle. Tā kā, un Itālijas nacionālistiem man šķiet ir tas pats, ja mēs paskatāmies uz, tur ir dažādas saknes tām kustībām, bet, piemēram, pati Meloni, kur es esmu pārliecināts, viņa arī personiski varētu būt diezgan pretkrieviski, bet kāpēc? Tāpēc, ka tās dažādās kustības un organizācijas, kurās viņas darbojušās, viņas pārstāv tādu Itālijai ļoti netipisku anglo-konservatīvas ievirzi. Viņi tur citēja Tolkienu, jārunā arī par kristīgo kultūru un tādām Eiropas vērtībām, bet zinot Itālijas vēsturi, tāds anglo-konservatīvs, tur, teiksim, Rodžers Skrūtona citēšana, varbūt nedaudz Chestertona arī, katoļu autoru citēšana, Tolkiena citēšana, tā organizācija pat Hobits saucās Itālijā. Tas liek, tādās Itālijas ietvaros šķiet ļoti, ļoti neparasti, ļoti neordināri, bet, tādas kustības tur ir, kuriem patīk, teiksim, anglo-amerikāniskās civilizācijas labumi tādi ir, un tas parāda, ka, ka dažādās šīs konservatīvās kustības, viņas nav iesaldētas, un attieksme pret amerikānismu arī Latvijā, ja mēs paskatāmies, ir bijušas mainīgas arī. Starpkara periodā Itālijai bija liela interese par Balkāniem, un tāpēc Itālija bija viena no pirmajām, kas atzina Latvijas neatkarību, jo Itālija vēlējās vainot Krievijas impēriju, Krievijas varu un Krievijas mēģinājumiem izplesties Itālijas interešu sfērā, Adrijas jūrā. Un līdz ar to Itālijā ir Krievija vienmēr bijusi konkurence par Balkāniem. Skaidrs, šobrīd Itālijai nav nekādi impēriskie projekti. Vismaz kopš sakās Otrajā pasaules karā nekas tāds nav dzirdēts. Bet, jā, tā ir, viņa vēsturiska tāda tradīcija, bet arī, man liekas, pēc nacionālā rakstura Itāļi no visām Eiropas lielajām nācijām ir tādi, agrārākie, vienkāršākie, tādi, viņiem nav šo imperialistisko aizspriedumu, manuprāt, tik daudz.
Frančiem, manuprāt, ir mentāli vieglāk saprast Krieviju, jo viņi domā par sevi kā par lielu valstu vai civilizācijas izmēru valsti. Un īstenībā, pastoties nesenā Francijas vēsturē, viņi līdz pēdējiem mēģināja noturēt savu impēriju Alžīrijā un citur Āfrikā veids kara noziegumus. Tā kā es domāju, ka arī Francijā joprojām ir aktīvi cilvēki, kas ļoti labi atcerās to periodu un varbūt redz Krievijā un Krievijas mēģinājumos atjaunot impēriju kaut ko sev tuvu. Jā, bet tur man šķiet ir ļoti grūti. Mums Latvijā tā mēs gribētu, bet ja tā paskatās un tiešām nedaudz iedziļinās un palasa, ir ļoti grūti vēlēties vienotu tādu Eiropas nacionālistu vai nacionālu konservatīvo vai kaut kādu Eiropas tradicionālistu fronti pret Krieviju, ne tikai Ukrainā, bet vispār gar visu Eiropas austrumu robežu, jo tiešām šīs valstu tradīcijas un vispār pieredzes ir ļoti dažādas, un tādi konservatīvie vai nacionālisti, viņi tomēr ir tādās vēsturiskās perspektīvās domājuši cilvēku, un reiz arī daudz amerikāņu, piemēram, noklausās to Putina interviju, paskat, lūk, vadonis, kurš domā šajās 1000 gadu dimensijās, ka tur viņš var runāt par Rurikiem un visiem citiem, protams, tur melīgi runāt, bet, amerikāņi jau neiedziļinās, viņiem liekas, lūk, par vēsturi kāds runā, un citi, ja, piemēram, pastāst uz tādu Makronu vai arī uz to pašu Šolcu, viņi teiks, lūk, mūsu vadītāji arī tāds Baidens, viņi nedomā par vēsturi. Un šīs dažādās Eiropas nacionālas kustības, viņām ir savu vēsturi, savu pieredzi, un ļoti grūti no viņām tām prasīt tādu vienotu nostāju. Piemēram, liekas dīvaini otrs Eiropas gals, piemēram, Spānija. Spānijas tādi nacionālisti, konservatīvie, viņi ir diezgan pretkrieviski, bet kāpēc? Tāpēc, ka viņiem šī pilsoņu kara pieredze, Staļina intervence un viss pārējais. Liekas dīvaini, kāpēc, lai kāds šodien to atcerētos, bet tādi ir, konservatīviem nacionālistiem ir gara vēsture tur. Tas nav dīvaini. Tāpat kā mēs atceramies mūsu leģionāru stāstus un pieredzi. Mēs atceramies Abreni, jo to atcerās mūsu vecvecāki. Protams, ka Spāņu nacionālisti atcerās pilsoņu karu. Un tāpat katrā valstī, jā. Tā kā nacionālisms nav universāla doktrīna. Nacionālisms ir ļoti konkrēta pārliecība katrā valstī, atbilstoši šīs valsts vēsturiskai pieredzē, kā tu saki. Bet tāpat laikā man arī negribētos tā relativizēt, jo es pats, piemēram, ļoti bieži tāda individuāla morāla vaina, neizdomāšana līdz galam vai tāds, es pat nezinu, atklāts stulbums vai kaut kāda PR punktu krāšana, jo es pastāstīšu visu stāstu. Es esmu saticis, piemēram, Oksfordā pagājušā gadā sanāca satikt to nīderlandiešu, kā viņi varētu nosaukt, labējo influenceri Evu Vlārdingerbroku, vai kā viņi saucās, kur ir regulāri arī tā kā ir Karlsona šovā, un viņi tur intervēja. Un tur bija, tas bija uz NatCon konferenci pagājušā gadā Anglijā, Londonā, arī Oksfordā, un viņai bija līdz tā draudzene, kas ir arī cita tur nīderlandiešu tur tieslietu tur filozofi un tam līdzīgi, un viņi tā saka, es neticu, ko tie mēdīji saka par Ukrainu, es gribu aizbraukt, un es ticēšu tikai tad, kad es aizbraukšu tur uz Doņetsku un redzēšu pats savām acīm. Mēs esam Latvijā satikuši cilvēks no Doņetskas, no Mariupoles, un kur ir redzējuši savu acīm, bet un viņiem ir tas, es nezinu, varbūt Covid gadu iedzīts tāds dziļš konspiratīvisms, kā, jo bija ļoti tāda, vai ne dīvainas lietas no valdībām arī Covid gados, un kā rezultātā tāda uzticība, un šķiet arī pat uzticība veselajam saprātam šādos it kā normālos cilvēkos ir zudusi, un tu nevari pārliecināt tur, un tas ir tās Evas Vlāras draudzenes gadījums, bet viņas pašas gadījumā viņa jau ir sevi uztaisījis par, līdzīgi kā Takers Karlsons, viņa ir uztaisījis par publisko personu, par influenceru. Tur ir kaut kāds tās savas tēmas, un tur viņa arī par nīderlandiešu zemniekiem, pret zaļo kursu cīnās, pret globālistiem vispār, arī pret anglo-amerikānisko kārtību un tam līdzīgi. Pat ja piedāvātu to citu redzējumu, pat ja iedot tos faktus, un it īpaši, teiksim, nīderlandiešu gadījumā viņiem taču notriec lidmašīnu. Jā, tas ir ausis ciet, jo tu jau esi uztaisījis sev par biznesa modeli. Jā, tas ir tas, ko es arī aicinātu cilvēkiem saprast. Lielākā daļa šo te amerikāņu runājošo galvu, influenceru, kultūrkārt cīnītāju ir tajā biznesa dēļ. Tā ir viņu maizes pelnīšana, un viņi nav ieinteresēti arī, lai tas beigtos. Viņi nav ieinteresēti kaut kādā atrisinājumā.
par katru uzstāšanos viņiem maksā honorārs, par viņu video un podkāstiem viņiem maksā attiecīgi šīs naudas, kas nāk no vai no abonentiem vai platformām. Un nav jau tā, ka visi grib zināt patiesību, un viņiem reāli rūp, par ko ir stāsts. Reizēm stāsts nav par to, par ko ir stāsts viņiem. Stāsts ir kaut kāds cits viņiem, un tad Ukraina vai kāda cita noris pasaulē ir vienkārši kaut kas intelektuāls, ko ielikt tur kaut kādā viņu interesē. Ir jāsaprot, ka nav tā, ka visi amerikāņi dienu un naktī domā par Ukrainu vai domā par mums. Tā nebūtu nav, jā. Tas vienkārši ir jāpieņem, ka mums mūsu intereses, saprotami, šķiet vissvarīgākās pasaulē, mums par tām jācīnās, bet nav loģiski gaidīt, ka pāri okeānam cilvēkiem, kas ir iekšā politikā biznesa dēļ, bieži vien baigi interesēs šie fakti, vai šajā gadījumā Nīderlandē. Tā kā bez ilūzijām, un arī Krievija to ņem vērā, un Krievija uz to strādā, un dažādos Krievijas ne tikai komunikācijā, bet arī ārpolitikas dokumentos, un var redzēt, kas arī savā ziņā komunikācija, bet tur var redzēt, tur ir kaut kas atstāts visām rietumu auditorijām, lai tad šīs rietumu auditorijas tur ņemās savā starpā, cīnās šajos kultūra karos nosiņo, kamēr Krievijai ir skaidra ģeopolitiskā stratēģija un intereses, un viņi tās agresīvi, brutāli, mums nepatīkami, bet īsteno. Un tā ir tā rietumu traģēdija, ka mēs te ņemamies ar kaut kādiem vokismiem un kultūra kariem, bet tikmēr reālais pretinieks, ārējais pretinieks dara, ko viņš ir iecerējis. Bet, kā jums abiem šķiet, vai tad es daļai šo jautājumu apspriedām, bet es mēģināšu pie tā vēl pakavēties, vai Ukraina šo savu stāstu uz āru ir iepakojusi pietiekami labi, pietiekami pārliecinoši. Tu jau Raivi pieminēji, sākotnējais tas stāsts, maza valsts, Ukraina nav maza valsts. Maza valsts cīnās pret apspiedēju agresoru uzbrucēju, bet tas, kad es paskatos Eiropas labējo dažādos mēdījos, viņi identificē Ukrainu kā tādu Amerikas stutētu režīmu, kurš cīnās par cilvēktiesībām pret Krieviju, kur varbūt vispār neinteresē cilvēktiesības, kur grib būt vienkārši Krievu pareizticīgi un tam līdzīgi. Un te ir tā pretruna. Labi, mēs varam iedomāties, ka, piemēram, Makrons pēkšņi pamostās no rīta, viņš jūt sevi iemiesojušos Napoleona garu un saka, visi mēs gribam šo multipolāro pasauli un eiropeiskās vērtības, lai vai ko tas nozīmētu aizstāvēt Ukrainā, un tad, lai lūst vai plīst Francija, kas ir diezgan arī izteikt uz dažādo Rietumēros valstu fona, diezgan spēcīga militārā vara, ka viņi kaut ko tur iesaistās, vairāk palīdz un tam līdzīgi. Bet, kā vārdā tas notiek? Vai tas notiek viss tā vārdā, ko Makrons pārstāv? Labi, viņam, protams, ir bijusi mainīgi tie kursi, un arī Francijā, labi, teiksim, viņš varbūt brīžiem viņam ir bijis arī iestāšanās arī pret islāmismu, bet, kā vārdā tas notiek, un tādā, radikāli tāda sekulārismu vārdā, tur baznīcas un valsts nodalītības vārdā, kas nozīmē, arī franču kristieši, franču katoļi no tā neko neiegūst, bet, vienlaiks arī islāmisti neiegūst. Vienkārši, kā vārdā pulcēt dažādās šīs Eiropas tautas, nācijas, nacionālistus, pret Krieviju. Jo, ja mēs paskatāmies mūsu šajā Baltijas jūras krastā, tur diezgan skaidrs arī nacionālisti, somu nacionālisti, bet arī dažādi zviedru nacionālisti, poļu nacionālisti, viņiem ir šī vēsturiskā dimensija, jo ir vēsturiskās šīs cīņas, dažādi arī ģeopolitiskās intereses, kāds te ir bijušas, mums ir arī eksistenciāls izdzīvošanas intereses, Krievija kā vēsturiskās ienaidnieks, tam līdzīgi, tās tādas stipras politiskās enerģijas, bet kā vārdā, lai, piemēram, tur nīderlandiešu vai angļu nacionāls varētu saprast, bet nīderlandiešu vai, franču nacionālists ietu un nolikt galvu par Ukrainu. Es teiktu, ka mēs nevaram ietērpt Ukrainas karu par savu valsti un Ukraiņa karavīra, vidējā karavīra motivāciju kaut kādos kultūru karu
tematikā, kas ir par vai pret gejiem, par vai pret, Stambulas konvenciju. Viņi karo, jo viņi mīl savu zemi, viņi grib dzīvot brīvā Ukrainā. Viņi negrib dzīvot zem Krievijas, jo viņi jau to ir pieredzējuši, viņi zina, ko tas nozīmē, viņu vecvecāki zina, ko tas nozīmē. Viņi redz to ļaunumu, ko Krievija izdarīja Mariupolē, Bučā un visur, kur citur. Tāpēc nevar tā īsti ietvert tajā kultūrkāra tematikā. Tas, kas notiek valdības līmenī, kas jau bija pacelts par marihuānas legalizāciju un par Stambulas konvenciju, to dara Ukrainas valdība. Protams, Ukrainas valdība ir svarīga, ka tā ir atbalsts un tā, grib iegūt pēc iespējas lielāku popularitāti. Nevis popularitāti, bet, tādu, lai uz viņiem skatās labā gaismā Eiropas Savienība, kas, protams, republikāņu acīs, nacionāli konservatīvu acīs, tas neizskatās diezko labi, ka, piemēram, pieņem Stambulas konvenciju. Es teiktu, ka tā ir, protams, tā ir kļūda. Šeit arī tika minēts, ka Zelenskis neizvēlējās dot kompromātu par Hunteru Baidenu Trumpam, lai palīdzētu viņam uzvarēt vēlēšanās, kas ir pareizi, jo Baidens varēja un kļuva par prezidentu. Šajā laikā gan mums jāatcerās, ka tagad atkal ir ASV vēlēšanas un šoreiz Trumps arī kļūt par prezidentu un pārāk lekties, arī īsti, kur var kritizēt, tur arī vajag kritizēt, bet, tā pārmērīgi jau arī nevajag uztaisīt no viņa kaut kādu dēmonu. Bubuli, jā. Ko Latvijas televīzija ar dažādām dokumentālām filmām apņēmīgi darīs. Es tagad virsrakstos un ziņu portālos, redzu to. Es Trumpam arī sakoju sociālos tīklos, arī lasu, ko raksta viņa atbalstītāji. Tur tie viedokļi ir ļoti dažādi, bet tas, ko Trumps saka, mums, ir diezgan kontroversiāli un nepatīkami, bet, kad es redzu, kā tas tiek pasniegts ziņās, tas ir, nevar teikt, ka no mušas, bet teiktu no irša uzpūž ziloni. Žurnāli ir. Man liekas, tā problēma drīzāk ir jāmeklē pašos šajos rietumu nacionālistos, kas ir aizmirsuši nacionālismu pamatus, proti. Jā, ļoti bieži viņi ienīst savu valsti un savu zemi vairāk nekā Krieviem. Tur tāds, gan Amerikas gadījumā, gan citu valstu gadījumā tāds kaut kāds pašnaids ļoti bieži ir. Tādā ziņā arī, bet tas, ko es biju domājis, kontekstā ar Ukrainu, Ukraiņi cīnās par savu fizisku vienkārši izdzīvošanu. Un, tas ir nacionālisms pirmais uzdevums, un tad vispār jāpastāv nācijai. Viņi cīnās par robežām savu. Ukraina cīnās, lai viņi pastāvētu kā nācija, un, protams, viņi dara visu, kas viņiem jādara, un tikmēr liela daļa rietumu nacionālistu ir iestrēguši kaut kādā mēmju pasaulē, kaut kādā kultūra karošanā, kas reizēm nav ne par kultūru, ne par karošanu, bet vienkārši par būšanu edžlordiem, kā tu minēji. Un Ukrainā joprojām ir šis vecais Eiropas parastais patriotisms, nacionālisms, kas cīnās par savas nācijas pastāvēšanu pret citu impēriju vai valsti. Un ja tas ir jāskaidro nacionālistam, tad bišķiņa problēma varbūt ir nevis Ukrainas pusē. Varbūt tā ir interneta problēma un vispār sociālo laikmeta tāda problēma. Jā, cilvēks var dzīvot savā pasaulē un atrast līdzīgi domājušos un veidot savu alternatīvo realitāti, bet tās reālās bumbas krīt Ukraiņiem uz galvas un viņiem tur nav baigi daudz variantu, ko ar to darīt, kā tikai cīnīties. Un tādā ziņā, man liekas, tas ir ne tikai geogrāfiskais tuvums, bet arī būšana tajā padomju sistēmā un cīņa pret to, kas tādas Austrum Eiropas nacionālisms bišķiņi vairāk norūdījusi un notur pie kaut kādas realitātes sajūtas, jo man neizstās, ka tiem pašiem nīderlandiešiem, kuriem, kā tu minēji, Krievi viņiem lidmašīnu notriec, par ko vispār stāsts. Viņi tagad grib braukt uz Ukrainu, uz Doņetsku un paskatīties, kas tur notiek. Tur nolaižās rokas. Nē, es
šī jau nav mūsdienu problēma arī, un tā jau nav nosacīta arī. Internets noteikti to visu pasliktina, bet tā nav galēji tikai interneta problēma. Es vēl esmu redzējis kadrus, kur vēl nesen Padomju Savienība sabruka. Tikko mēs atguvām neatkarību, Ukraina ieguva neatkarību, Putins tikko bija kļuvis par prezidentu, un tādi jau bija rietumu nacionālisti, kuri brauc uz Krieviju, stāstīt, cik šeit viss ir forši. Tikās ar Žirinovski. Teica, ka Krievijā viss iet uz gaišo pusi, arī amerikāņi brauca, tur teica, ka izlaiž savas grāmatas, turpat pret cionismu, par cionismu, par kristietību, pret kristietību. Tas jau bija tad. Viens, ko vajag atcerēties, ka Krievijas propaganda ir spēcīga pašā Krievijā, ja kāds ceru, ka tikai intereses pēc skatās Krievijas medijus, tad viņi ir diezgan tāda absurda, kas tik tiešām tādā vatņiku līmenī, kuriem IQ ir maksimāli 90, bet rietumos Krievu propaganda ir ļoti iedarbīga. Tā es teiktu, ka nav vienpusēji tikai uz labējiem, tā ir arī uz centristiem, uz kreisajiem, uz kaut kādiem absolūtiem brīvdomātājiem, hipijiem. Bet uz labējiem es teiktu, ka strādā vislabāk. Ir runājošās galvas, kuriem noteikti kaut kur jau viņi to naudu saņem. Ir politiķi, kur viņi jau noteikti kaut kur to naudu saņem. Un tas beigās vienkārši saplūst, kad ir arī masu mēdī, kuri melo, kad ir valdības, kuras, piemēram, pandēmijas laikā uzspiež kaut kādas maskas, vakcinācijas, kas daudziem liekas nepareizi, un tad tagad sāks karš, un valdība saka, ka tas ir labi, masu mēdī saka, nevis ka labi, bet ka Ukraina ir pareizā, masu mēdī saka to pašu, ko man darīt, man ir jāpratojas, tāds automātiski tāds instinktīva lieta. Tagad tas ir ļoti sarežģīti, un to nevar, šito ir riebs teikt, bet nav viss tāds vienpusīgs, nav viss tāds viennozīmīgs. Jā. Un arī tiešām kaut kādā ziņā internets un sociālie tīkli visu padarot par mēmu materiālu, kaut kādā ziņā atkāpjas no tā, kas ir tiešām visu tradicionālistu lietu, tradicionālistu veselā saprāta cilvēku, kur tic īstām taustāmām lietām, un ja Ukraina kļūst vienkārši par mēmu materiālu, kur, kā angliski izsakoties, ja Ukraina ir tikai current thing, kā pašreizējais aktuālā tēma, aktuālais topiks, kas nomaina iepriekš bija Covid, pirms Covid bija, tur zaļais kurs vai kas, un tad Ukraina vienkārši izšķīst kā tāda abstrakcija, bet tā nav īsti taustām lieta ar robežām, zem tautu un visu pārējo. Labi, noslēgumā. Ilgtermiņa prognozes, kā jums pašiem šķiet, kur grūti paredzēt nākotni vai netuvākos 5 gadus, bet kā varētu pie dažādiem iespējamiem scenārijiem Eiropas nacionālistu kustības tur pozicionēties gan iekšēji, gan pozicionēties pret Krieviju? Jo man pašam personīgi šķiet, neatkarīgi no tā, vai Ukraina uzvar vai zaudē, tuvākie gadi Eiropā ir sagaidāmi ar lielāku militarizēšanos. Jebkurā gadījumā, es domāju, neatkarīgi kādas valdības, neatkarīgi vai pie varas ir Makrons vai Šolts, kaut kāda militarizēšanās notiks, kas, protams, atstās iespēju uz ekonomiku. Es domāju, ka būs, es neredzu ekonomisko izrāvienu būtisku, pat ar visiem mākslīgiem intelektiem būs stagnācija. Stagnācija tādā un tāds ekonomisks posts, tas vienmēr dod iespēju dažādām nacionālas kustībām un organizācijām, bet, kā jums arī šodien dzirdējām, tas jau var aiziet dažādos virzienos. Var aiziet vēl agresīvākā prokrieviskumā, bet no otras puses, ja parādās arī kāds harizmātisks eiropiešu nacionāls vadonis kādā valstī, kurš tomēr tā personiskas pārliecības dēļ, teiksim, kā Meloni, vienkārši patīk Ukraiņi, vai patīk kultūra, vai patīk angļu kultūra, kur saka, nē, mums jāiestājās par to. Un tad varbūt visi tur pozicionējās un sāk domāt, jo ja mēs paskatāmies uz Javieru Mileju, viņš arī neierakstās šajās cīņās, dažādās cīņās un pozīcijās. Harizmātisks vadonis, es teiktu, arī argentīniešu patriots, bet kurš uzskata, ka visi šie krievi, ķīnieši, tie ir kaut kā trešās pasaules atkritumi, sociālisti, totalitāristi un vispārējie. Mēs esam brīvi cilvēki, mēs esam tur Eiropas kultūra un tur piesaukt grieķus, spartieši pret persiešiem un visiem pārējiem. Lūk, no viens tāds harizmātisks personis, tāda līdera, daudz kas ir atkarīgs, kas arī, sekojoši arī Eiropas tādas stagnācijas apstākļos varētu jau daudz ko arī mainīt dažādās Eiropas nacionālas kustībās. Tā kā, kā jums pašiem šķiet? Es domāju, ka visticamāk, tomēr Eiropa nav Amerika, mums nav kaut kāda Eiropas Savienotās valsts, kur mums tā kā būtu jāizvēlas viens līderis. Šeit jau minēja
Argentīnas prezidentu Mileju, viņš ir pro-ukrainisks. Ļoti daudziem rietumu labējiem, arī amerikāņiem, viņiem viņš ļoti simpatizē, viņi viņu atbalsta, bet savu viedokli viņi nav mainījuši. Tāpat Meloni atbalsta, bet viedokli attiecībā pret Krieviju, Ukrainu viņi nav mainījuši. Tas pats ar Poliju, kad Polijā vēl bija Nacionāla konservatīva valdība, es atceros laikus, kad tas bija pirms pandēmijas, ka Eiropas Savienība lika tur sankcijas Polijai un gribēja būtiski uzspiest, lai Polija pieņem migrantus. Rietumu labēji un arī amerikāņi aizstāvēja Poliju. Polija teica, ka tā ir neatkarīga valsts, viņiem tiesības darīt to, ko viņi grib, un viņiem nevajag šo te multikulturālismu. Mēs redzam, kā ir pie mums Parīzē vai pie mums Berlīnē vai Stokholmā. Viņi to negrib ļoti pareizi. Pienāca 24. februāris, Polija ieņēma pro-ukrainisku pozīciju, un pēkšņi Polija kļuva arī par to slikto. Es cik reiz lasīju par to, ka Polija... Jā, un principā vienīgais tāds labais Eiropā palika Orbāns. Tikai tāpēc, ka viņš ir putinists. Tagad šaubos, ka pat ja parādītos tādā lielā Eiropas valstī kā Vācija vai Francija, kāds tāds, teiksim, tā nacionāli konservatīvs, nevis vienkārši konservatīvs, kā, Boris Džonsons Lielbritānijā, bet tiešām nacionāli konservatīvs, nedaudz varbūt radikāls, līdzīgi kā Trumpam, kurš varbūt piesaistoši gan centriski labējiem, gan galēji labējiem, un viņš pasaka, jā, mēs esam par Ukrainu, viņi aizstāv savu zemi, mēs gribam sargāt savus robežus, viņi grib darīt to pašu, viņi grib savu valsts, mēs arī gribam savu valsts, mums ir daudz kā kopīgi. Es domāju, ka lielākai daļai būs tā reakcija, ka, jā, šeit es tev nepiekrītu un beidzam šo jautājumu. Es tāpat palikšu pie sava. Jā, ko mēs vispār varam prognozēt? Ir tādas tendences, kas ir neatkarīgas varbūt no personību faktoru. Tendence šim karam, mēs redzam pirmo reizi 21. gadsimtā, kāds tad izskatās šāds 21. gadsimta karš. Pilna apjoma. Mēs redzam, ka viņš drīzāk līdzinās Pirmajam pasaules karam nekā Otrajam. Droni savā veidā ir atgriezuši karu atpakaļ. Vairs tanku manevri nedarbojās kā tāds ātra kara līdzeklis, atkal ir artilērija, atkal ir ierakumi, tāds novājināšanas karš. Tātad šis karš būs ilgs, viņš šogad nebeigsies. Un arī nākošais gadu varbūt nebeigsies. Visticamāk, jā. Krievijas iekšējie nemieri visticamāk nebūs. Vienīgais, kas tos var radīt, ir kaut kāda alternatīvie grupējuma armijā, ne jau tur Navaļnīs vai kas, bet tāda kā Prigožins. Tas arī beidzās. Kurš beidzās, jā. Krievija kļūst arvien centralizētāk, arvien staļiniskāka tāda kara ekonomika. Viņi gatavojas ilgstošam karam. Ukraiņi ir arī gatavi cīnīties līdz uzvarai. Savukārt šajā visā tajā kara vaiprātā Eiropa vienkārši atsakās saprast jauno pasauli. Un 2 gadus vēlāk. Un nav gatava līdz galam Ukrainu atbalstīt. Bišķiņu atbalstīsim, vai ne? Un tad pastīsimies, kas notiks. Un tā jau 2 gadus vienlaikus nedara visu, lai Ukraina uzvarētu, un tad sūdzās, ka ir noguruši no kara, kurā viņi paši nekaro. Un Krieviju tas, protams, padarīs agresīvāku, arī ne tikai Ukrainā, bet arī Baltijā. Es nerunāju varbūt obligāti par karu pret NATO, bet kaut kādām hibrīdām darbībām, provokācijām. Tās mēs arī redzam šobrīd. Un situācija kopumā radikalizēsies. Un jo vairāk Eiropas tāds mainstreams politiskais to atteiksies atzīt, jo vairāk radikalizēsies. Vienkārši tā realitātes neatzīšana ir tā, kas radikalizē procesu, jo Krievija nepazudīs kā faktors, kas destabilizē situāciju. Līdz ar to es arī domāju, ka nacionālismam, kas pauž tādu stingrāku pozīciju, ka hei, laiks pamosties un vai jūs vispār saprotat, kas notiek, būs pamats, būs pieprasījums. Mūsu gadījumā, mūsu reģionā tas būs pret Krieviju vērsts. Diemžēl Vācijā vai Francijā vai citur tas varētu būt arī prokrievisks. Un
tā tendence, kurai ir liela iespējamība, bet ko es galīgi negribētu, ka mēs kā reģions un Latvija nonākam starp tādiem Vācijas un Krievijas dzirnakmeņiem, jo, kopš Polijā nav nacionāla konservatīva valdība, tad Polija ir tāds nedaudz Vācijas interešu paplašinājums, Eiropas Savienības politikas turpinājums, un tad tas vēstījums no Eiropas būs apmēram, ja jūs negribat, lai tā kā, no Eiropas Savienības, ja jūs negribat, lai ar jums notiek apmēram tā kā ar Ukraiņiem, tad, ja jūs gribat būt piederīgi rietumu telpai, tad lūdzu, pilnu programmu uzņemt imigrantus vai ne, ieviest to un to. Tāda šantāža politika būs. Un nacionālisti būs tie, kas tiks vainoti par to, ka mēs neesam pietiekami eiropeiski, ka mēs kaut kādus reģionālos blokus gribam veidot un neskatāmies uz Vāciju kā uz kaut ko ļoti pozitīvu, obligāti. Kāpēc šāda prognoze? Tāpēc, ka kaut kas tāds jau arī notika pēc 2014. gada, pēc pirmā Ukrainas kara posma. Ļoti agresīvi bija Eiropas federālistu politika ar imigrantu kvotām, ar dažādām LGBT iniciatīvām, un tie, kas ir pret Krieviju vairāk noskaņotie nacionālisti, tie tika ierindot vienā kategorijā ar putinistiem. Tā kā vienkārši tādai retorikai ir jāgatavojas, un ne tikai retorikai, bet arī darbībām. Bet, man cerība ir tā, ka vienkārši tas pieprasījums pēc nacionālismu būs pietiekami liels, lai tomēr to situāciju mainītu. Jā. Noslēdzot, tas tāds vēlējums, pareģojums, prognoze, griba nākotnē būtu tiešām tāda, ka es domāju, grūti spriest par Rietumu Eiropu, grūti spriest arī par tuvāko nākotni, jo ik pa laikam parādās un tādi jauni mainīgie, kuri nav bijuši iepriekš arī mūsu reģionu vēsturē. Mēs redzam, ka, lai vai cik būtu pesimistiski nākotnes scenāriji, ir grūti iedomāt, tuvākā nākotne nebūs 39. vai 40. gada tāds atkārtojums. Citi mainīgie ir pēkšņi. Ir Somija, Zviedrija, NATO, ko tas mainīs, ir grūti šobrīd saprast. Izraela ir tagad mainījusi savu attieksmi pret Ukrainu. Izraels vēstnieks ANO un arī Netanjahu pietuvinātie cilvēki atklāti Krievu politiķiem, arī Russia Today draudz, ka mēs tiksim galā ar Gazu, mēs jūs atcerēsimies. Un tā burtiski ir grūti, un Izraela tomēr, neskatoties savu nelielu izmēru, tāds spēcīgs starptautiskais spēlētājs, tā, to ir grūti paredzēt, bet tas, kas, es domāju, mums pašiem arī kā latviešu nacionālistiem būtu svarīgi, ir nepieļaut, ka tiešām pārstāvēt tādu autentiskāku, īstāku nacionālismu tradīciju, principiālāku. Jūs domājat, tas, kas mūsu reģionā, un es aicinātu tiešām arī Austrumu Eiropu skatīt kopā ar Ziemeļa Eiropu, jo tas ir tuvākais draudu apgabals. Skandināvija arī ieinteresēta, lai Krievija neko nedarītu pie mums. Būtu jābūt tiešām, ir jādara viss, lai pie varas, kā tie brīvās pasaules un eiropeiskās kārtības aizstāvi nebūtu, teiksim, Donalds Tusks vai Krišāns Kariņš, kā NATO ģenerālsekretārs, vai arī Kaja Kallasa, kuras partijai Igaunijā sabrukuši reitingi, jo viņa starptautiski izskatās ļoti labi, bet tas, ko viņa darīs iekšpolitikā, tur nodokļu celšana, laukskolu slēgšana, tirgošanās ar Krieviem, tas ir briesmīgi, bet šie cilvēki šobrīd pie varas, un viņi pie varas, tāpēc, ka viņi ir darījuši to, ko var nosaukt par performatīvo nacionālismu. Nacionālisms vārdos, bet ne darbos. Un tad, tas, ko mūsu reģiona nacionālisti Somijā, Baltijā, Polijā, Čehijā, cerams arī Slovākijā un arī Rumānijā, ko viņi var piedāvāt, ir, autentiskāk, īstāku nacionālismu darbos, ne tikai vārdos. Un man šķiet, ka arī paskatoties dažādām Latvijas pēdējo 2 gadu tādām sociālajām kustībām, tāds pieprasījums ir. Jūs klausījāties Pārbaudes laiku, un ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis, Raivis Zeltīts un Otto Brandīts.